Esat sveicināti kultūras namā. Mēs atrodamies jaunajā zālē. Arī kultūras nams ir audzis pa šiem pēdējiem gadiem. Un viens no lielākajiem ieguvumiem ir šī zāle, kurā mēs patreiz atrodamies. Kultūras nams atrodas tādā ilglaicīgā pārbūves posmā. Tas attiecās gan pašas ēkas ziņā, gan arī mūsu mākslinieckajā izaugsmē. Mēs vēl joprojām neesam pabeiguši visu remontēt, un vēl joprojām mēs esam gatavi veidot arvien jaunus un papildināt jau esošos kolektīvus. Kultūras nams organizē daudz un dažādus pasākumus. Kā jau jūs to esat ievērojuši, mums ir gan koncerti, gan konkursi, gan atpūtas pasākumi, kā arī pie mums ir iespējas telpas nomāt saviesīgiem, lieliem un arī privātiem pasākumiem. Koncerti mums parasti ir uz visiem valsts tradīcijas svētkiem. Tā ir gan valsts un pilsētas dzimšanas diena, tie ir līgos svētki, tās ir lieldienas. Balles mēs rīkojam gandrīz kā zemnieki ziemas laikā. Mēs organizējam arī konkursus gan skolu jauniešiem, Papielu un Zvaigzni, gan arī mazajiem bērnvārsniekiem. Tas ir konkursu cālis. Un arī Ziemassvētkos mēs rīkojam jau tradicionāli 2. Ziemassvētkos labdarības koncertu. Protams, ka visvairāk apmeklētākais pasākums, kuros ir jāskaita skatītāji simtos un sēdvietu nav, tie ir valsts un pilsētas svētki, kas notiek novembrī. Tad mūsējie kultūras un kolektīvi veido savus sadraudzības koncertus, aicinot pie sevīm savus draugus. Un, protams, ir arī viesizrādes. Aktieri, teātri izrādes un dažādi citu veidu raksturu koncerti. Liels ieguvums pilsētai noteikti ir Jāņu pļaviņa, kas pamazām tiek ar vien skaistāk veidota. Un mēs šajā pļaviņā svinam jau noteikti stabili 2 svētkus. Bērnu svētki, kas saistās ar 1. jūniju, mums principā izskan kā tāds atskaites koncerts, kurā piedalās visi mūsu kultūras nama kolektīvi, kā arī solisti, kuri ir piedalījušies kultūras nama rīkotajos konkursos un guvuši labākās vietas. Koncerts ir ļoti labi apmeklēts, un galvenā cerība mūsējā ir, lai šajā dienā nelīt lietus. Kultūras nams kopumā pa šiem gadiem ir tapis vairāk izremontēts, bet vēl joprojām ir daudz darāmā. Pilsētas sporta dzīve mums ir pakārtota rajona sporta dzīvei, jo mēs vēlamies, lai mūsu pilsētas sportisti un izlases komandas piedalītos visās Rīgas rajona rīkotajās sporta spēlēs. No tiem mēs noteikti gribam piedalīties vismaz 15 sporta veidos. Pateicoties jaunajam sporta kompleksam, viennozīmīgi pilsētā varēs uzplaukt komandu sporta spēles. Kamēr vēl mums sporta zāles nav, tikmēr, protams, mēs neguļam nekādu ziemas miegu, bet nodarbojamies ar tiem sporta veidiem, kuriem mums ir pilsētā tradīcijas, Tas ir riteņbraukšana, tas ir orientēšanās sporta veids, tas ir krosu skriešana, tas ir šahs, tas ir zolītes turnīrs, kurā rajonā esam izcīnījuši 1. vietu. Lai aizrautu visas pilsētas sportistus visās paaudzēs, domāju, ka ļoti svarīgi ir, ka pašvaldība piedalās savās sporta spēlēs, un tās ir Rīgas rajona pašvaldību darbinieku un deputātu ziemas un vasaras sporta spēles. Mūsu lielākais sasniegums bija pagājuši gadu izcīnītā vasaras sporta spēlēs 2. vieta. Es domāju, ļoti augsts panākums. Šajā domas sasaukumā es biju deputāts un nodarbojos ar sociālajām lietām. Sastāvēju sociālo lietu komitejā.
Un izskatījām cilvēku iesniegumus. Skaidrs, iesniegumu bija ļoti daudz un ar dažādām prasībām, vēlmēm un pat ambīcijām, bet mēs centāmies katram sniegt pakalpojumus, atbalstu, lai tomēr cilvēks būtu apmierināts ar komitejas darbu. Komitejas darbā vadījāmies pēc nolikuma, kurš ir izstrādāts domes komitejās. Mēs to vadījāmies pēc tā, kurā ir vairākas nodaļas, kādā veidā izmaksājuma pabalsti, kādi ir izmaksājuma pabalstu kritēriji, kam pienākas, un ir arī tā, kuram arī nepienākas. Zem katra iesnieguma ir cilvēks, ir viņa liktenis un sāpe, un tas tā rada tādu ļoti lielu atbildības sajūtu. Bet mēs jebkurā gadījumā centāmies palīdzēt, visiem centāmies palīdzēt, vairāk vai mazāk. Un ir patīkami, kad tevi satiek uz ielas un tomēr izsaka pateicības vārdus. Ar domes atbalstu ir radīts šis sociālais centris, kuru varēs izmantot vecākā gada gājuma cilvēki, trūcīgie un maznodrošinātie. Līdz šim te vispār nebija nekas. Te bija tāda dubļu peļķe, tecēja kanalizācija, tas ir sakārtots, ielikta grīda, dušas kabīne, ir atjaunota tualete. Agrāk te nebija vispār pat kanalizācijas pievadā, tas bija ciet aizratinēts. Tad tagad te mums ir sakārtots, ielikts jauns radiators, apgādāts viss ar ļoti labu siltumu, lai varētu izmantot to, mazgāties un vēl kas ir paredzēts arī vējas mašīna, kas ir iegādāta pa domes līdzekļiem, lai trūcīgie pensionāri un Baložu pilsētas iedzīvotāji varētu izmantot savām vajadzībām. Pagājušajā gadā tika dibināts uzņēmums Sija Baložas saimnieks. Sija Baložas saimnieka vadītājs es esmu Ilmārs Brālis. Nodarbojamies ar pašvaldību īpašumu apsaimniekošanu. Tas ir Jaunatnes iela 1, Zaļā 5 un Purva 2. Skaidrs, ka mums tāds padomu mantojums tas nebija labākais stāvoklī. Es gribētu vēl piedāvāt Baložas pilsētas iedzīvotājiem, jo mums patīk dzīvot sakārtotā vidē, lai apkārt būtu kārtība, ielas tīras. Gribētu piedāvāt tādu mazu konkursiņu. Varbūt jūs varētu iesniegt mīļiem Baložu pilsētas iedzīvotāji, iesniegt domē, Baložu saimniekam rakstiskus priekšlikumus, ko jūs gribētu redzēt pie savām mājām, pie kaimiņu mājām. Varbūt kādu mēs gribētu labi iekārtot kādu pilsētas stūrīti, kur var atpūsties gan jaunās māmiņas, gan arī vecāka gada cilvēki, un, lai kā saka, neviens nebrauktu virsū, tiešām nepārnestā nozīmē. Jaunatnes ielā 1 lejā ir lūkšana telpa, kurā katru nedēļu trešdienās savācas interesanti, teiksim tā, kuri atbalsta to, un te ierodas 10-12 cilvēki. Un es teikšu, ka viņiem ir ļoti liela interese, un viņi ir ļoti pateicīgi, ka ir tāda vieta, kur viņi var ierasties un nevienam netraucējot, lūgties, pēc tam apspriest Baložu pilsētas problēmas, savas problēmas, atzīmēt kādam vārdu dienu, dzimšanas dienu un tā tālāk. Teikšu tā, ka Baložu pilsētā ir ļoti daudz darāmā. Un daudz kas ir sākts darīt, un skaidrs, ka gribētos arī turpināt. Ir ieplānots, ka starp Rīgas ielu un Medanu ielu, tur, kur bija kādreiz ārbērdārs, tur, kur iet siltumtrasi, gribētu iekārtot tādu atpūtas vietu, kur var izvietot gan bērnu spēļu laukumus, gan arī
ietvi visā garumā, lai var normāli pavadīt brīvo laiku. Es, Baložu pilsētas domes priekšsēdētājs Andris Adats, gribu stādīt jums priekšā vēlēšana apvienības Baložu pilsētas iedzīvotāju deputātu kandidātus. Aldis Rausis, Valsts zemes dienesta informācijas galvenās pārvaldes direktors, Baložu pilsētas domes deputāts no 1997. gada. Vita Broka, Baložu vidusskolas direktore, Baložu pilsētas domes priekšsēdētāja vietniece, deputāte no 2001. gada. Lauma Žilko, Baložu sporta iniciatīvu centra sporta koordinators, Baložu pilsētas domes deputāte, Ilmārs Brālis, Sijā Baložu saimnieks, rīkotāja direktors, Baložu pilsētas domes deputāts, sociālo jautājumu komitejas priekšsēdētājs. Jānis Kūkums, Sijā Baložu komunālā saimniecība, rīkotāja direktors, Baložu domes deputāts, ilgadējs priekšsēdētāja vietnieks. Ēriks Liniņš, Sijā Teiko izpilddirektors. Armands Simanovičs, Sijā Vindmīla direktors. Dainis Bērziņš, Baložu domes mežsaimniecības speciālists. Ivars Kuļikovskis, Sijā Kautas direktors. Iveta Muižniece, Baložu vidusskolas lietvede. Cienījamie vēlētāji, gaidām jūs pašvaldības vēlēšanās un atcerieties, ja jūs nepiedalīsieties pašvaldības vēlēšanās, to izdarīs citi un jūsu viedokļiem vairs nebūs nozīmes.